Kāpēc kāds apzināti atstātu 60 jūdžu lielu caurumu šosejā, kas savieno Ziemeļameriku un Dienvidameriku? 2028. gadā šķita, ka šis jautājums drīz vairs nebūs aktuāls. Jauni ceļi, jauni tilti, būvbrigādes, kas ielauzās Darjenas džungļos dziļāk nekā pēdējo 10 gažu laikā, pirmo reizi pusgadsimtu laikā šķita, ka šī plaisa beidzot tiks aizpildīta. Taču tas nenotika, jo Darjenas plaisa nav būvniecības neveiksme. Tā ir viens no apzinātākajiem trūkstošajiem posmiem uz zemes. Būvbrigādēm bija jāveic milzīgs uzdevums. Paskatieties Google Earth. Ceļš, ko viņi izmanto, lai pārvietotu savu aprīkojumu, ir Panamerikas šoseja, garākais ceļš pasaulē. Gandrīz 19,000 jūdžu nepārtraukta asfalta, kas savieno Prudholīci Aļaskā ar Ušuaju Argentīnā. Ievērojiet šo vārdu – gandrīz. Jaunie tilti pārklās daļu no šī attāluma, taču tie ne tuvu nesasniedz robežu. Tā vietā tie apstājas pie Darjenas Nacionālā parka malas. Ir acīm redzama atbilde – kāpēc? Šī plaisa aptver 1,4 miljonus akru. Tas ir Delavēras štata lielumā tikai džungļos. Veģetācija ir tik bieza, ka saules gaisma dažviet gandrīz nesasniedz zemi. Cauri tam plūst simtiem strauju upju, kuras uzpūš stipras lietus gāzes. Ceļa būvēšana cauri tam nozīmētu cīnīties ar ūdeni, dubļiem un džungļiem ik uz soļa. To ieskauj kalni, kas padara piekļuvi šai plaisai vēl grūtāku. Tagad pievienojiet šim visam vēl indīgas čūskas, zirnekļus un skorpionus. Ja tevi sakodīs Ferdinanda Bedra sodzes, tev ir 10 minūtes, lai ievadītu pretindi pirms nomirsti. Un tās ir tikai mazās čūskas. Bet īstie slepkavas ir odi. Malārija strauji izplatās visā Panamā. 2021. gadā bija 4200 gadījumu. 2024. gadā tas pieauga līdz 15,000. Tas nav nejauši, jo tās visas ir tikai dabiskas briesmas. Pat pēc purviem, pat pēc džungļiem, pat pēc slimībām cilvēki joprojām vēlas būvēt šo ceļu. Vairāk nekā 500 gadus Darjana ir sodījusi ikvienu, kurš to nenovērtēja par zemu. Konkistadori tajā pazuda bez vēsts, Skotija bankrotēja mēģinot to iekarot. Šī nav vieta, kur izaicināt dabu. Turklāt, kāds labums būtu no ceļa? Jebkurš cilvēka radīts būvējums šādā vietā ātri sabruks bez pastāvīgas uzturēšanas. Inženieri saka, ka pats ceļš pat varētu izšķīst Lietuvu. Projekts vienkārši nav īstenojams. Vai tomēr ir? ASV valdībai patiesībā bija plāni 2 inženiertehniskiem projektiem Darjenas pārējā tikai 10 gadu atstatumā. Pirmais parādījās 1964. gadā, un tas bija radošs. Tajā laikā Amerikai bija vairāk kodolieroču, nekā tās zināja, ko ar tiem iesākt. Tad, kāpēc gan neizmantot pāris simtus no tiem, lai izveidotu pilnīgi jaunu kanālu? Plāns bija iztērēt apmēram $185 miljonus pēc šodienas vērtības, lai 14 dažādās vietās uzspridzinātu 294 kodolbumbas un attīrītu ceļu. Kopējā jauda būtu vairāk nekā 3 reizes lielāka nekā Padomju Savienības caru bumbai. Un tas tiešām būtu noticis. Inženieri apgalvoja, ka tas ir pilnīgi iespējams. Bija jautājums par 30,000 pamatiedzīvotāju pārvietošanu, kas dzīvo šajā apgabalā. Un visticamāk, būtu arī liela starptautiska pretreakcija. Ar pareiziem stimuliem valdības spēja īstenot it kā neiespējams inženiertehniskos projektus. Purvi, kalni, tuksneši, tam nav nozīmes. Ja pastāv politiskā griba, inženieri parasti atrod risinājumu. Bet ja nu džungļi nav īstais iemesls, kāpēc ceļš nekad netika uzbūvēts? Līdz 2020. gados sāka parādīties cita skaidrojuma versija. Darjenas pāreja vairs nebija tikai neskarts mežonīgs apvidus. Tas bija kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem migrācijas koridoriem Rietumu puslodē. Savā pēdējā gadā kā ASV Dienvidu pavēlniecības komandiere ģenerāle Laura J. Richardsone liecināja kongresā un raksturoja Darjenas pāreju kā vienu no ceļiem uz ziemeļiem cilvēkiem no Dienvidamerikas. Pēkšņi pāreja izskatījās citādi. Nevis kā neveiksmīgs infrastruktūras projekts, bet gan kā stratēģiska barjera. Reļjefs neapturēja ceļu. Kāds vienkārši nolēma, ka reļjefs ir noderīgāks nekā ceļš. Lai saprastu, kāpēc, viss, kas tev jādara, ir jāsako cilvēkiem, kuri jau šķērso šo vietu. 2022. gads nesākās labi kādam jaunam pārim no Haiti. Žāns un Roza Harima bija tikai 2 no 50 cilvēku grupas, taču viņa ceļojums būs grūtāks nekā jebkuram citam. Viņi sāka Kolumbijas pusē pie robežas, bet visi pārējie grupas dalībnieki viņus pameta, kad sasniedz pirmo kalnu. Viņi bija nonākuši Serranía de Tacarcuņa kalnos, kas bija tik augsti, ka sniedzās mākoņos. Roza bija stāvoklī, bet viņa un Žans tomēr turpināja ceļu.
Kalni nebija īstās briesmas. Viņi vēlējās izvairīties no džungļiem. Iepriekš viņi bija nomaldījušies no takas un atraduši migrantu līķus, kuri šo ceļu bija mērojuši pirms viņiem. Tad viss kļuva vēl sliktāk. Nekurienes vidū Rozai sākās dzemdības. Tuvumā nebija ne slimnīcas, ne ārsta, nebija nekādas iespējas izkļūt. Roza dzemdēja veselīgu puisēnu, taču tagad viņiem bija jauna problēma. Viņiem vēl bija jāmēro vairāki kilometri, bet nebija kā viņu nest. Tāpēc viņi improvizēja. Izmantojot rezerves tēkraklu, viņi izveidoja improvizētu bērna nesēju un devās tālāk uz ziemeļiem. Viņi teica, ka viņa dēls devis viņiem drosmi turpināt ceļu. Viņiem vajadzēs katru tās kripatu. Vienīgais ceļš uz priekšu veda cauri džungļiem. 3 dienas viņi pārvietojās pa mežu, noguruši un pastāvīgi saspringti. Viņa jaundzimušā raudāšana varēja atklāt viņu atrašanās vietu. Galu galā viņi sasniedz mērķi. Pēc vairākām dienām, kas pavadītas pārgājienā, ejot un nesot bērnu, kas dzimis mežonīgā vidē, viņi ieradās migrantu uzņemšanas centrā Panamā. Viņi bija drošībā. Kad viņi nodeva savus dokumentus uzņemšanas stacijā, viņi jau bija nonākuši sistēmā, kas darbojās kopš 2011. gada. Ilgi pirms viņi sasniedza ASV robežu, Vašingtona visticamāk jau precīzi zināja, kas viņi ir. Tas pierāda, ka Darjenas pārrāvums nav tukša, neapdzīvota savvaļa. Tā ir pilna ar pamatiedzīvotājiem, pilna ar citiem, kas meklē jaunu dzīvi. Līdz ar viņiem nāk cilvēku radīti draudi, kas ir vēl bīstamāki nekā dabiskie. Tādi cilvēki kā Žans un Roza nāk no daudz tālākām vietām nekā Haiti. Daži ierodas no Āfrikas un Dienvidu Austrumāzijas, citi nāk no tādām valstīm kā Somālija un Nepāla. Viņi dodas uz ziemeļiem, cenšoties nokļūt Amerikas Savienotajās valstīs vai Kanādā. Vairāk nekā 1 miljons cilvēku šķērsoja Darjenas pāreju no 2021. līdz 2023. gadam. Un 2023. gadā 113 000 bija bērni. Daudz no viņiem pamesti vai atstāti. Protams, migranti nav vienīgie cilvēki, kas pārvietojas caur Darjenu. Kriminālās bandas to izmanto kontrabandai un cilvēku tirdzniecībai, kas nozīmē, ka Panamai ir jāpatrulē vienā no vissarežģītākajām vidēm uz zemes. Tā ir Senefront, Panamas robežu spēku atbildība. Bet ir problēma. Kā jau iepriekš minēju, Darjena ir milzīga. Nav tā, ka daži patruļu policisti varētu vienkārši to noslēgt. Tāpēc Panama to nedara viena pati. Tai palīdz ASV, tā saņem apmācību no ASV armijas. Pentagons nodrošina aprīkojumu, piemēram, modernas naktsredzamības brilles, rācijas un patruļlaivas. ASV vēstniecība Panamā paziņoja par $1 miljonu grantu jauniem bezceļa patruļu transporta līdzekļiem un jaunam komandcentram. Drīzumā tiks piešķirt arī papildu $400 000 finansējuma. Tātad Darjenas pāreja nav tikai pilns ar čūskām, migrantiem vai robežu patruļām. Tas ir arī pilns ar amerikāņu novērošanas aprīkojumu. Savukārt Vašingtona pretī iegūst veselu lādi ar intīmiem personiskiem noslēpumiem. 2011. gadā Obamas administrācijas laikā Amerikas Savienotās valstis sāka vākt biometriskos datus no cilvēkiem, kas šķērsoja Panamas džungļus, pateicoties Senefront piegādātajam aprīkojumam. Līdz 2018. gadam tas vairs nebija pagaidu risinājums. Kongress to padarīja pastāvīgu. Aklliecinieku liecības apraksta, kā cilvēki tiek apturēti attālās džungļu kopienās, aizturēti Panamas varas iestāžu pārstāvju un nogādāti aizturēšanas iestādēs tālu prom no sabiedrības acīm. No turienes process turpinās. Tiek pierakstītas detaļas un ievākti biometriskie dati. Tad viņus pārvieto tālāk. Svarīgākais nav tas, kur viņi dodas tālāk. Svarīgi ir tas, ka ilgi pirms viņi sasniedz ASV robežu, viņi jau ir nonākuši sistēmā. Zināmā mērā ceļojums cauri Darjenai nav tikai pārgājiens cauri mežonīgai dabai. Tas ir arī pirmais kontrolpunkts. Kad daži migranti pēc tūkstošiem jūdžu nonāk pie ASV dienvidu robežas, amatpersonas iespējams jau precīzi zina, kas viņi ir. Kā jūs varētu iedomāties, šai programmai ir savi kritiķi. ASV valdība nav viena no tiem, un arī Senefront nav. Tāpēc Darjenas pārejas militarizācija paplašinās. ASV vēstnieks Panamā Kevins Moreno Cabrera raksturoja nesenās Vašingtonas piešķirtās dotācijas kā veidu, kā veicināt reģionālās prioritātes un nodrošināt robežu drošību. Dotācijas un paziņojuma laiks atkal nebija nejaušība. Reģionālā robežu drošība drīz kļūs par daudz lielāku jautājumu. Tad, 2028. gada martā, kad Darjenā tika būvēti jaunie tilti, politiskie līderi no visas Latīņamerikas pulcējās Miami. Jūs varētu domāt, ka viņi runās par tirdzniecību, investīcijām vai ekonomisko izaugsmi. Tā nebija. Galvenā uzmanība tika pievērsta
organizētajai noziedzībai. Sanāksmes dalībnieki devās prom ar plāniem padziļināt izlūkošanas informācijas apmaiņu, ciešāk sadarboties drošības jomā un pastiprināt centienus apturēt nelegālo migrāciju, pirms tā sasniedz ASV. Gadu desmitiem cilvēki uzskatīja, ka šī plaisa pastāv, jo neviens nespēja uzbūvēt ceļu cauri tai. Taču līdz 2028. gadam diskusija vairs nebija par to, kā šķērsot Darjenu. Runa bija par to, kā to kontrolēt. Džungļi bija kļuvuši stratēģiski vērtīgi. Vieta, kur migrantus, kontrabandistus un noziedzīgos tīklus var izsekot, uzraudzīt un pārtvert jau ilgi pirms tie sasniedz Ziemeļameriku, kas rada savādu stimulu. Ja plaisa pazūd arī drošības tīkls. Senefront tagad saka, ka tās mērķis ir izveidot vienu koridoru Darjenas plaisā, kas ved uz pamatiedzīvotāju kopienu Bajo Chiquito. Aģentūra šo ieceru raksturoja kā humānu, tāpēc Senefront vēro un gaida, kad cilvēki šķērsos. Bet kaut kas joprojām šķiet dīvains. Kāpēc ASV valdība, gan demokrātu, gan republikāņu administrāciju laikā, būtu tik ieinteresēta tērēt miljonus dolāru, lai vērotu nabadzīgus migrantus džungļos un vāktu viņu biometriskos datus? Jo džungļi neattur visus. Tas nozīmē, ka kāds gūst peļņu no šī ceļošanas maršruta. Ļoti maz cilvēki ir gatavi vieni paši šķērsot tādu apvidu kā Darjenas plaisa. Runa nav tikai par to, kā izvairīties no bandītiem, kas slēpjas džungļos. 2024. gada 24. jūlijā vienā no upēm vienlaikus noslīka 10 cilvēki. Tie bija tikai 10 no 100 noslīkušo upuru gadu gaitā. Neviens nezina patieso skaitu, tā ir pastāvīga problēma šeit. Ja šķērsosi upi nepareizajā vietā, tevi vienkārši aizraus straume. Ja šķērsosi nepareizo kalnu, tu nokritīsi un mirsi. Tā kā šeit nav ceļa, migrantiem ir nepieciešami pavadoņi, kuri zina ceļu. Problēma ir tā, ka neviena legāla ceļojuma organizācija neizveidotu savu darbību Darjenas pārējā. Tāpēc vienīgie pavadoņi ir tie, kurus tu nekad nevēlētos. 2020. gadu sākuma migrantu pieplūdums cauri džungļiem nozīmēja, ka noziedzīgajām organizācijām bizness plauka. Generālis Richardsons tās nosauca vārdā. Venecuēlas banda Tren de Aragua un Kolumbijas karteļa Clan de Golfo. Viņi teica, ka tieši viņi ikdienā kontrolē Darjenas pāreju. Šīs organizācijas ir uzbūvējušas savus ceļus pa dubļiem. Viņi pie upju šķērsošanas vietām ir uzkāruši virves un pat izcirtuši kāpnes klintīs. Karteļi pēc tam reklamē šos maršrutus sociālajos tīklos. Viņi izmanto ietekmētājus YouTube un TikTok, lai attēlotu Darjenas pāreju kā ainavisku džungļu kruīzu ceļā uz ziemeļiem, kā ceļu uz labāku dzīvi. Kad viņi to nedara, viņi ievieto sludinājumus kā likumīga ceļojuma aģentūra, uzstājot, ka drošība ir viņu galvenā prioritāte. Zem tā viņi reklamē, ka ceļojuma pakete ietver ēdienreizes, oficiālas laivu biļetes un pieredzējušus vietējos gidu. Taču viņi arī brīdina, ka vietu skaits ir ierobežots. Tāpēc, ja vēlies braukt, tev jārīkojas tagad. Tā ir diezgan veikla operācija. Migranti pēc tam rezervē savus ceļojumus WhatsApp, ierodas Kolumbijas pusē pie Darjenas pārejas un sastopas ar skarbo realitāti. Ceļojums parasti ilgst no 7 līdz 15 dienām, atkarībā no maršruta. Noziedznieki iekasēja $125 no katra migranta par lēno maršrutu, bet par ātrākajiem maršrutiem no $400 līdz $1000 no cilvēka. Karteņi nodrošina zirgus tiem, kas izvēlas $1000 maršrutu, taču nedaudz migrantu to var atļauties. Parasti tie ir cilvēki no Ķīnas vai citām turīgākām valstīm. Taču pat iespēja atļauties lētāko maršrutu ir liela veiksme. Ja migranti nevar samaksāt nevienu no maksām, kartelis piespiež viņus kļūt par mūļiem, kas pārvadā kokaīnu. Starptautiskā krīžu grupa konstatēja, ka kontrabandas maksas ģenerē miljoniem dolāru nedēļā. Tas neietver izspiešanu vai naudu, ko noziedznieki iegūst no koncesijām. Maršrutā tiešām ir tirzniecības stendi, kuros tirgotāji piedāvā ūdeni un Gatorade. Daži pat piedāvā nest bērnus uz muguras par $100, un viņi prasa $50 stundā par Wi-Fi, jo viņi to var. Bez tā migranti nevar sazināties ar savām ģimenēm vai savākt naudu, kas nepieciešama, lai turpinātu ceļu. Viss, kas migrantiem nepieciešams maršrutā, ir šeit. Ēdiens, zāles vai pat plastmasas maisiņi, lai pasargātu savus pasus un citus svarīgus dokumentus. Visam tam ir ārkārtīgi augsta cena, taču tas viss joprojām ir tikai otrs ienākumu avots. Narkotikas ir vissvarīgākais, tāpēc katru migrantu laivu pavada laivas, kas pārvadā narkotikas. Ja Senefront ūdens patruļs tuvojas, lai viņus pārtvertu, karteļi met migrantus pāri bortam mutuļojošajā straumē. Tāpēc virsniekiem ir spiesti mēģināt viņus glābt. Tādā veidā narkotikas joprojām var tikt cauri.
Bet tās nav vienīgās noziedzīgās darbības, kas šeit tiek izdarītas. Sievietēm, protams, klājas vēl sliktāk nekā vīriešiem. Lai arī Roza Harema piedzīvoja smagus pārbaudījumus, viņa izrādījās viena no laimīgajām sievietēm Darjenas pārrāvumā, jo viņa netika pakļauta uzbrukumam. Kā jau varētu gaidīt, seksuāla vardarbība šeit ir izplatīta. 2023. gada decembrī organizācija Ārsti bez robežām ziņoja par 214 seksuālās vardarbības gadījumiem Darjenas pārrāvumā vienā mēnesī. Tas bija 7 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Protams, patiesais rādītājs ir daudz augstāks. Neviens nezina, cik tas patiesībā ir, jo lielākā daļa gadījumu netiek ziņoti, īpaši tagad. Panamās valdība 2024. gada martā slēdza Ārsti bez robežām darbību Darjenas pārējā. Tas bija pirmais no vairākiem jaunajiem ierobežojumiem džungļos. Savienotās valstis oficiāli pasludināja Tren de Aragua par ārvalstu teroristu organizāciju. 2025. gada februārī Clan de Golfo kartelis par ārvalstu teroristu organizāciju tika pasludināts nākamā gada decembrī. Šī klasifikācija ir ļoti nozīmīga. Tas nozīmē, ka ASV militārie spēki var likumīgi uzbrukt šīm grupām, lai kur tās arī atrastos. Tehniski tas nozīmē, ka jūs varētu redzēt speciālo elitāro vienību darbību pret partizāniem Centrālamerikas džungļos. Vai Darjenas pārejas slēgšana un Panamerikas šosejas pabeigšana nedarītu vairāk pret šīm it kā teroristu grupām? Dronu trieciena problēma neatrisina. Citi aizpildītu viņu vietu ātrāk nekā upes plūst džungļos. Bet asfaltēts ceļš un $20 autobusa biļete – tas vienā naktī iznīcina karteļa biznesa modeli. Savienotās valstis apgalvo, ka vēlas apturēt narkotiku un cilvēku tirdzniecību caur Darjenas pāreju. Bet finansējot infrastruktūras trūkumu, Vašingtona garantē, ka šī teritorija paliek bezlikumīga, un karteļi joprojām var pelnīt naudu. Tas arī garantē, ka vietējie iedzīvotāji, kuri nav noziedznieki, paliek zaudētājos. Vēlreiz jāuzsver, ka Darjenas pāreja ir pilna ne tikai ar noziedzniekiem, bet arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Viņi bieži ir pamatiedzīvotāji, piemēram, Emberā, Gvaimī un Kuna. Viņi tur dzīvo jau simtiem gadu. Viņu dzīvesveids ir izdzīvojis vienu kolonizācijas mēģinājumu pēc otra. Viņi izdzīvoja, jo Darjena palika izolēta. Taču izolācija nāk ar savu cenu. Iedomājieties, ka jums nepieciešama slimnīca, un jūs saprotat, ka tuvākā ir vairāku stundu brauciena attālumā pa upi. Vai bērnu, kura ceļš uz skolu sāks ar laivu cauri džungļiem. Iedomājieties, ka ārkārtas palīdzību nevar izsaukt, jo tuvumā pat nav mobīlo sakaru torņu. Daudzām kopienām Darjenā tā ir ikdiena. Nokļūšana jebkur nozīmē pārvietoties pa upēm, dubļainiem ceļiem un biezu mežu. Ceļojums, kas citur prasītu dažas minūtes, šeit var aizņemt gandrīz visu dienu. Šie ir patiesie neredzamie cilvēki. Migranti, kuri cenšas šķērsot Darjenas plaisu, saņem plašu mēdīju uzmanību visā pasaulē. Maz cilvēku runā par vietējiem iedzīvotājiem, kuri cieš no malārijas, ko izraisīs migrācijas pieaugums, vai kuri cenšas izdzīvot mežonīgās dabas malā. Neviens no šiem nav neparedzētas sekas. Tās ir zināmas. Tās ir dokumentētas kā apzinātas politikas blakus parādības, kas pastāv jau gadu desmitiem un joprojām paplašinās. Tā pati ceļa posms, ko valdības uzskata par drošības problēmu, varētu būt glābiņš cilvēkiem, kuri patiešām dzīvo Darjenas plaisā. Amerikas Savienotās valstis un Panama tagad dara vairāk nekā tikai dalās ar aprīkojumu vai biometriskiem datiem. 2024. gada jūlijā abas valstis uzsāka jaunu sadarbības programmu migrācijas jomā. Amerikas Savienotās valstis tagad palīdzētu Panamai izraidīt ārzemniekus, kuri Panamā atrodas bez likumīga imigrācijas statusa. Panamā izvēlētos personas, kuras tiktu atzītas par tās imigrācijas likuma pārkāpējiem. Tālāk tēvocis Sems saktu izdevumus par deportācijas lidojumiem. Pēc tam 2025. gada februārī programma tika paplašināta. Tagad Panama pieņemtu trešo valstu migrantus no Amerikas Savienotajām valstīm, lai viņus repatriētu uz viņu izcelsmes valstīm. Pirmā šāda veida reises patiesībā ieradās dienu iepriekš. Tas ieradās no Amerikas Savienotajām valstīm uz Panamu, vedot 119 cilvēkus no tādām valstīm kā Ķīna, Indija, Irāna un pat Uzbekistāna. Valsts sekretārs Marko Rubio sacīja, ka Panamas gatavība pieņemt šos reisus parāda, ka tā ir devusi skaidru signālu, lai apturētu nelegālās un masveida migrācijas plūsmu, kas ir postoša un destabilizējoša. Kopš tā laika Amerikas Savienoto valstu valdība ir iztērējusi vairāk nekā $14 miljonus repatriācijas reisiem. Aviobiļetes, tulki un pat pavadītāji. Tas viss tiek apmaksāts no šiem līdzekļiem. Taču reisi nav vienīgais transporta veids, ko Amerikas Savienotās valstis finansē Panamā. Amerikas Savienotās valstis tieši nefinansē jaunos tiltus Darjenas plaisā, taču tās sniedz Panamai netiešu atbalstu.
nodrošinot aprīkojumu, kas tiek izmantots būvniecības darbos. Kopumā Vašingtona 2024. gadā nosūtīja Panamai gandrīz $73 miljonus palīdzībā. Gandrīz 13 miljoni nāca no valsts departamenta ar neskaidru apzīmējumu. Konsultācijas un palīdzība. Vēl 7,9 miljoni tika piešķirti aprīkojumam, zemēm un būvēm. Šajā kategorijā ietilpst arī tilti, tāpēc tie īsti nav infrastruktūra. Tie nav ceļš. Tie nav paredzēti, lai palīdzētu vietējiem iedzīvotājiem vai migrantiem. Tie ir domāti labākai robežas drošībai. Tilti ļauj Santam Cenofrontam un citām organizācijām nogādāt savus jaunos apvidus transporta līdzekļus un novērošanas aprīkojumu Darjenas Nacionālajā parkā. Tikmēr Nacionālā gaisa un jūras dienesta pārtvērējlaivas nodrošina visu pieeju kontroli. No turienes viņi var pārtvert migrantus un galu galā nosūtīt viņus ar kādu no šiem reisiem uz mājām. Kopējā summa, kas iztērēta Darjenas pārāvuma slēgšanai, 1 gada laikā tuvojas $100 miljoniem. Secinājums šķiet neizbēgams. ASV valdība maksā par to, lai Darjenas pārāvums pastāvētu, nevis tiktu slēgts. Tas izklausās dīvaini, bet tam ir stratēģiska loģika. Gadu desmitiem amerikāņu plānotāji ir uzskatījuši, ka svarīgu caurlaides punktu kontrolēšana var būt vērtīgāka nekā pašas teritorijas pārvaldīšana. Ja tu vari kontrolēt, kur pārvietojas cilvēki, preces un informācija, tu iegūsti ietekmi pār visiem, kam nepieciešams tur iziet cauri. Šāda domāšana ir veidojusi ASV stratēģiju visā pasaulē, sākot no galvenajiem kuģošanas ceļiem līdz šaurām jūras šaurumam. Un zināmā mērā Darjenas pārāvums arī darbojas kā šaurs punkts. Tikai cilvēkiem. No krasta līdz krastam tas ir aptuveni 60 jūdzes plats. Un ceļa pārāvums nenozīmē tikai to, ka migranti tiek filtrēti caur džungļiem. Tas arī nozīmē, ka starpkontinentālā tirdzniecība gandrīz pilnībā ir atkarīga no jūras. Panamās kanāls turpat netālu nav bez iemesla. Savienotās valstis varbūt atteicās no tiešas kontroles pār šo zonu 1999. gadā, taču tās joprojām īsteno netiešu kontroli, izmantojot ASV jūras spēku patrulēšanu jūrā. Kontrolējot jūras ceļus, jūras spēki uzrauga katru kravas kuģi un katru konteineru, kas šķērso Panamas kanālu vai atrodas tā tuvumā. Un pat nedomājiet ar automašīnu nokļūt no Ziemeļamerikas uz Dienvidameriku bez šī ceļa. Līdz 1960. gadam to neviens pat nebija paveicis, un šis ceļojums aizņēma 5 mēnešus. Bet pieņemsim, ka ir ceļš, kas izveido sauszemes tiltu starp Ziemeļameriku un Dienvidameriku. Tagad ASV militārie spēki to nevar kontrolēt, vismaz ne bez jūras kājnieku izsēdināšanas krastā. Un tas nozīmē, ka ne tikai migranti nāk, arī ķīnieši nāk. Šis ir Čonkai megaports uz ziemeļiem no Limas, Peru. Tas tika atvērts 2024. gadā, un tā būvniecība izmaksāja $3,5 miljārdus. Peru pati nesavāca visu šo naudu. Nauda nāca kā daļa no Ķīnas joslas un ceļa iniciatīvas. OSTU, kas izjauca Amerikas dominanci Dienvidamerikas tirdzniecībā, pārvalda Ķīnas valsts piederošu kuģniecības uzņēmums ar 60% kontrolu paketi. Costco to uzbūvēja, Costco to pārvalda. Un ASV jūras spēkiem nav likumīga mehānisma, lai uzraudzītu, kas caur to tiek pārvietots. Pirms Čonkai ostas atvēršanas Dienvidamerikā nebija nevienas ostas, kas spētu apkalpot kuģus, kuri pārvedā no 18 līdz 24 tūkstošiem tonu konteineru. Vienīgās ostas, kas bija pietiekami dziļas, lai piestātu šādu izmēru kuģi, atradās Meksikā vai ASV Klusā okeāna piekrastē. Tagad tas viss ir mainījies. 2025. gada aprīlī Ķīna paziņoja par pirmo lielo kuģošanas maršrutu no Guangzhou ostas tieši uz Čonkai. Vairs nekādu apkārtceļu caur Ziemeļamerikas ostām. Amerikas Savienotās valstis bija zaudējušas savu starpnieku statusu tirdzniecībā starp Āziju un Dienvidameriku. Pagaidām Čonkai joprojām ir tikai osta, kas apkalpo Āziju. Tā ir samazinājusi kuģošanas laiku starp Āziju un Dienvidameriku no 45 līdz 23 dienām. Bet Ķīnas ambīcijas ir lielākas par to. Tāpēc Darjenas pārāvums kļūst vēl nozīmīgāks. ASV valdība privāti norādītu uz Ķīnu un teiktu, ka tās aktivitātes uzsver, cik svarīgi ir saglabāt šo pārāvumu ceļā. Karteļi, policija. Gandrīz 2 miljoni cilvēku, kas tik un tā mēģina šķērsot. Jaunais tilts tiek būvēts, kamēr Ķīnas osta palielina savas darbības apjomus. Visas šīs lietas aizved atpakaļ pie viena lēmuma, kas tika pieņemts 70. gados un kuru neviens nevēlas mainīt. Līdz tam Amerikas Savienotās valstis bija galvenais Panamerikas šosejas atbalstītājs. Tāpēc 1971. gadā tā apsolīja $100 miljonus, kas mūsdienās būtu $836 miljoni, lai pabeigtu šo ceļu. Tas bija 2/3 no plānotā budžeta.
Kolumbija un Panama nodrošinātu atlikušo trešdaļu. Par šo naudu tiktu izbūvēta 250 jūdžu jauna ceļa cauri Darienas pārrāvumam. Pēc prezidenta Niksona teiktā, šoseja kļūtu par pulsējošu tirdzniecības tošanas un sapratnes artēriju. Ja viss noritētu labi, ceļš tiktu pabeigts 10 gadu laikā. Taču Niksons vēlējās pātrināt grafiku, lai tas sakristu ar Amerikas 200 gadi. Viņš arī domāja, ka Darienas šosejas posms tiks nosaukts viņa vārdā. Šis bija ASV valdības otrais plāns ceļa izbūvei cauri Darienas pārrāvumam. 20. gadsimtā tātad būvbrigādes ieradās, šoreiz bez kodolieročiem. Tehnika bija sagatavota. Tas netika paveikts līdz 200 gadai. Niksons atkāpās no amata 1974. gada augustā. Ceļš nebija starp viņa pēdējām prioritātēm. Taču līdz 1977. gada vasarai 3 valstis bija iztērējušas $59 miljonus šim projektam. Šī nauda netika iztērēta liederīgi. Patiesībā tā neko nedeva. Sierra Club saņēma atzinību par ceļa apturēšanu, taču īstais iemesls bija dīvaināks. Arī Amerikas Savienoto Valstu lauksaimniecības departamentam bija savi iebildumi. Tas īsti neuztraucās par džungļiem vai pamatiedzīvotājiem, bet gan par mutes un nagu sērgas izplatību mājlopu vidū. Darjena bija dabisks šķēslis, kas to apturēja. 1914. gadā uzliesmojums Čikāgas lopkautuvēs izplatījās uz 3500 ganāmpulkiem visā valstī, un tā izskaušana mūsdienu naudā izmaksāja $150 miljonus. Tas ir kļuvis tikai dārgāks. 2022. gadā lauksaimniecības ekonomistu komanda lēsa, ka izmaksas ir no 6,5 līdz $21 miljardus gadā tajos reģionos, kur mutes un nagu sērga ir izplatīta. Bet tās ir tikai endēmiskās izmaksas. Zemā līmeņa aprite visā pasaulē. Kad mutes un nagu sērga kļūst par epidēmiju, īpaši valstī, kur tā iepriekš nav bijusi, izmaksas tikai tajā vietā var sasniegt $10 miljardus. Tieši to mēs redzējām Lielbritānijas uzliesmojuma laikā 2001. gadā. Visi darbi pie projekta apstājās 3 gadus agrāk. Tas aizsāka tradīciju, kas turpinās līdz pat šodienai. Kamēr inženieru komandas pulcējās džungļos, vides aizstāvi komandas pulcējās, lai tos aizsargātu. Toreiz Darjenas pārrāvums bija gandrīz pilnībā klāts ar lietus mežu. Vides aizsardzības organizācija Sierra Club 1974. gadā iesūdzēja valdību, apgalvojot, ka tā nav sniegusi nepieciešamo ietekmes uz vidi novērtējumu par ceļu. ASV Kolumbijas apgabaltiesa piekrita un uz laiku apturēja jebkādu turpmāku būvniecību. Taču valdība vēl nebija gatava padoties. Kā jau lielākajā daļā tiesvedību, tas bija garš un līkumots ceļš. Sākumā izskatījās, ka valdība uzvarēs. Tad pēkšņi parādījās negaidīts sabiedrotais, kas izglāba situāciju. Izrādījās, ka ne visi valdībā bija sajūsmā par ideju pabeigt Panamerikas šoseju. ASV lauksaimniecības departaments, USDA, pieprasīja, lai ceļš tiktu pilnībā bloķēts. Un viss. Tāpēc Sierra kluba sākotnējais aizliegums palika spēkā pavisam cita iemesla dēļ, nekā iemesla dēļ tas sākotnēji tika pieprasīts. Laiks izrādījās labvēlīgs vides aizstāvjiem, jo 1977. gadā Panama piedzīvoja politiskus satricinājumus nacionālistiskās militārās valdības vadībā Omara Torrijosa laikā. Tajā pašā laikā sarunas par Panamas kanālu sāka dominēt Vašingtonas uzmanībā. Pēkšņi Darienas pārrāvums vairs nebija prioritāte. Mūsdienās mutes un nagu sērga vairs nav tik liela problēma uz dienvidiem no Darienas pārrāvuma. Tā sporādiski sastopama tikai Venecuēlā. Pārējā Dienvidamerika tagad tiek uzskatīta par brīvu no šīs slimības, pateicoties vakcinācijai. Tāpēc epidēmijas risks caur Darienas pārrāvumu ir kļuvis ļoti maz ticams. Tāpēc 1992. gadā ASV lauksaimniecības departaments norobežojās no Sierra kluba. Ja nav mutes un nagu sērgas, vairs nebija arī juridiski pamata aizliegumam. Ja ASV valdība pārsūdzētu aizliegumu, tas gandrīz noteikti tiktu atcelts. Tāpēc cilvēki atkal sāka runāt par ceļa būvniecību. Transports caur Darienas pārrāvumu tika atvērts 1990. gadu vidū, taču ne pa ceļu. Tas notika ar Cruzeiro Express prāmi. Tas darbojās dažus gadus un tad tika slēgts, jo tā uzturēšana bija pārāk dārga. Atkal bija nepieciešams kuģis vai lidmašīna, lai apietu Darienas pārrāvumu. Un Panamerikas šosei būtībā joprojām ir ceļš nekurienē. Vašingtonas politika tajā laikā arī mainījās. Panamerikas šosejas aizstāvis tagad kļuva par tās pretinieku. Pēc aizlieguma Savienotās valstis sāka uzlūkot Darienas pārrāvumu kā iespēju, nevis šķērsli. Džungļi izrādījās noderīgāki. Asfaltētai šosejai ir nepieciešama uzraudzība.
bezlikumīgs džungļu apvidus pats sevi uzrauga, un neviens īpaši nepievērš uzmanību attālam džunglim. Tā Darienas pārāvums kļuva par ērtu filtru ASV jūras spēku kontrolē reģionā. Noliedzamu un politiski neredzamu. Kanāla de Golfo migranta pārējas maksas, miljoni, kas šķērsoja šo teritoriju šīs 10 gadus sākumā, ASV finansējums Santa Krusas patruļām. Tas viss pastāv viena novecojuša 50 gadus veca aizlieguma dēļ, kas aizsāk šo ērtību modeli. 1979. gadā Kolumbija paplašināja Los Catalillosas parku, kas sākotnēji bija saistīts ar agrīnajiem ceļu plānošanas centieniem. Oficiāli tas tika pasniegts kā aizsarg josla pret mutes un nagu sērgas izplatību. Praksē tas radīja vairāk juridisku un vides ierobežojumu šajā teritorijā. 1994. gadā UNESCO pasludināja Los Catalillosu par pasaules mantojuma vietu. Pēkšņi šī vairs nebija tikai attāla džungļu teritorija. Tā tika aizsargāta globālā mērogā. Daržena tagad ir viena no bioloģiski daudzveidīgākajām vietām uz Zemes, kur mājo jaguāri, pērtiķi un tūkstošiem kukaiņu un abinieku sugu, kas nav sastopams nekur citur. Tas nozīmē, ka jebkurš mēģinājums izbūvēt ceļu cauri šai teritorijai sastopas ne tikai ar sarežģītu reljefu, tas sastopas ar starptautiskajām tiesībām, vides aizsardzību un pārklājošām dabas aizsardzības prioritātēm. Katrs jauns status pievieno vēl vienu šķērsli. Katrs šķērslis rada vēl vienu kavēšanos. Tāpēc ASV valdība var ar nopietnu seju apgalvot, ka tā nav īpaši ieinteresēta atkārtot 1970. gadu pieredzi. Īpaši, ja ir vēl kāda vietēja problēma. Neskatoties uz skarbo vietējo dzīvi un iespējām, ko ceļš varētu sniegt, Darienas pārāvuma pamatiedzīvotājs saka, ka viņi nav īpaši ieinteresēti redzēt tā pabeigšanu. Viņi uzskata, ka būvniecība varētu izjaukt viņa dzīvesveidu un radīt citus draudus. Jau tagad ir radušās problēmas ar nelegālu mežstrādi un zelta ieguvi, kas ir izraisījusi dzīvessudraba piesārņojumu vietējās upēs. Ceļa būvniecība tikai palielinātu šādas problēmas. Bet vai tas tomēr nešķiet dīvaini? ASV valdībai nav īpaši raksturīgi nostāties vides aizstāvju un pamatiedzīvotāju tiesību aktīvistu pusē, taču tam ir savs iemesls. Nelegālās imigrācijas plūsma caur Darienas pārāvumu no 2024. līdz 2025. gadam samazinājās par 99%. Jaunie pasākumi kopā ar Panamu acīmredzami darbojas. Vašingtonai iespējams nav īpašas rūpes par vietējiem iedzīvotājiem un vidi, taču šī iemesla dēļ ir vērts neizbūvēt ceļu. Un šis kritums notika tieši īstajā brīdī, jo jaunie tilti Panamā nav vienīgie būvprojekti, kas 2026. gadā iejaucas Darienas pārāvumā. Ķīnas iniciatīva josta un ceļš nav tikai par ostām. Inženieri ir sākuši darbu Dienvidamerikā. Kolumbijas sanāksmē Floridā manāmi trūka. Tā nav nejaušība. Tā vietā tā orientējas uz Ķīnu. 2025. gadā Kolumbija pievienojās Ķīnas iniciatīvai Josta un ceļš. Tiek būvēti jauni ceļi un tie tuvojas Darienas pārāvuma dienvidu galam, kur beidzas Panamerikas šoseja. Šis ir šosejas projekts Ceļš uz jūru 2, kas savieno Darienas pārāvumu ar Medeļinu. Ķīnieši sāka ar 30% daļu šajā projektā, bet tad tā palielinājās līdz 65%, kad 2020. gadā tika ieguldīti $650 miljoni. Jaunā būvniecība pakāpeniski aizvieto bēdīgi slavenos zemes ceļus šajā apgabalā. Ķīna to pasniedz kā veidu, kā padarīt ceļošanu drošāku, pasargājot no zemes nogruvumiem. Bet tas nebūtu nav vienīgais Ķīnas aktivitātes pieaugums Dienvidamerikā. 2025. gada jūlijā, kad migrantu plūsma samazinājās, Ķīna parakstīja jaunu saprašanās memorandu ar Brazīliju. Ja Ķīna šeit panāks savu, tā pārstrukturēs tirdzniecību visā kontinentā no krasta līdz krastam. Ierosinātais centrālais bio-okeāna dzelzceļa koridors savienot Klusā okeāna ostu Čjaničunčina ar Brazīlijas Iljosas ostu Atlantijas okeāna piekrastē, šķērsojot 2300 jūdzes. Ja projekts tiks īstenots, tas varētu izmaksāt vismaz $70 miljardus. Taču Ķīna šķiet ļoti ieinteresēta šo cenu maksāt. Peru jau ir paziņojusi par savu atbalstu projektam, jo tāpat kā ar Vašingtonu, arī ar Pekinu nejaušību nav. Jaunie līgumi ar Brazīliju tiek noslēgti pārāk izdevīgā laikā. Ķīna ir izvirzījusi ideju par transkontinentālo dzelzceļu Dienvidamerikā jau kopš BRICS samita 2014. gadā. Taču jaunākie notikumi šo projektu padara daudz pievilcīgāku visiem. Panamās kanāls saskarās ar sausuma periodiem un nespēja uzņemt tik lielus mūsdienu kuģus. Tāpēc Ķīna saskata iespēju apiet vienu no ASV jūras spēku svarīgākajiem starptautiskās tirdzniecības kritiskajiem punktiem, kas atrodas tieši tās pagalmā. Ķīna jau ir lielākais Dienvidamerikas tirdzniecības partneris.
Tā nebija, kad Sierra Club iesūdzēja satiksmes departamentu tiesā. Savienotās valstis joprojām saglabā pārsvaru tirdzniecības apjomā uz ziemeļiem no Darjenas plaisas. Taču, ja šie pēdējie daži ceļa kilometri tiks uzbūvēti, viss var mainīties. Un tas ir īstais iemesls, Kāpēc džungļos tagad tiek būvēti tilti? Tas nav dramatisks atkāpšanās no 50 gadu ilgas politikas. Tie ir jaunākais vilnis, kā ASV valdība cenšas padarīt novecojušu un pagaidu aizliegumu pastāvīgu. Iedomājieties tikai ceļu, kas savieno Amerikas. Preces vairs nav atkarīgas no jūras ceļiem vai Panamas kanāla, tas vienkārši pārvietojas pa sauszemi. Vašingtonai tas maina visu. Kritiskie punkti pazūd. Novērošanas koridori un ietekmes sviras kļūst mazāk nozīmīgas, un ģeopolitiskā nozīmē tas nozīmē kaut ko daudz lielāku. Kontrole pār starpamerikāņu tirdzniecību vairs nebūtu ASV rokās. Kad kritiskais punkts vairs nav kritisks punkts, tas vairs nedod varu. Vašingtona tagad uzskata, ka Darjenas plaisa ir resurss, kas ir pārāk vērtīgs, lai to zaudētu. Cilvēki nav vēlējušies būvēt ceļu tur kopš 1970. gadiem. Nevis tāpēc, ka viņi to nevarētu uzbūvēt, bet gan tāpēc, ka viņiem to nevajadzētu darīt. Tāpēc buldozeri paliek sarūsējuši, džungļi paliek neskarti, Ķīna paliek ārpusē un sistēma turpina darboties. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika video. Ja vēlaties redzēt vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā Map Pack.